Dabā gājējs. Atklāja un piedzīvo mežu podkāstā ar Tomu Brici Un Ievu Smilgu. Ir klāt kārtējā dabā gājēja epizode, un kāds no jums droši vien pēc brīvdienām esot dabā atcerējās, ka tagad darba dienā varētu paklausīties, kādu varbūt iedvesmo šī epizode doties dabā, un es pieļauju ieraudzīt kaut ko tādu, ko iepriekš jūs nemanījāt. Arī man tā ir bijis, kad pēc kādas jaunas informācijas izejot mežā, pļavā braucot upē, kaut ko ieraugu pilnīgi jaunām acīm, un es domāju, ka šī būs tā reize, kad mēs uzzināsim kaut ko jaunu. Mēs runāsim par invazīvajām sugām Latvijā. Daļa no tām ir eksotiskas, dažas jau pavisam sen Latvijā te labi iedzīvojušās. Es bieži esmu no cilvēkiem dzirdējis apgalvojumu, kas drīzāk ir tāds slikts joks klimata pārmaiņu kontekstā runājot, ka pie mums jau drīz varēs audzēt banānus. Bet mēs pavisam noteikti nevarēsim audzēt banānus, bet klimata pārmaiņas un vēl virkne pārsvarā cilvēku darbību citu. Dažkārt vienkārši muļķība, citkārt pārgudrība vai nedomāšana divus soļus uz priekšu ir sagādājis mums tādus jaunus iemītniekus dabā, kādiem šeit nevajadzētu būt. Un šīs dienas temats invazīvās sugas Latvijā, viena no tām, kas mani pašu ļoti interesē, ir dzīvnieki ar bandīta masku, jenoti, kas Igaunijā jau ir manīti, bet vai tie būs arī Latvijā? Par jenotiem un arī citiem dzīvniekiem šodien runāšu ar biologu un Latvijas valsts meža vides plānotāju Mārtiņu Kalniņu. Sveiks! Sveiks! Un ne tikai par dzīvniekiem, bet arī par augu sugām, kas ir ieradušās Latvijā uz palikšanu. Pazīstamākais ir latvānis, taču ir vēl daudzi citi mazāk zināmi, un par to zinās stāstīt Latvijas valsts meža aizsardzības un ugunsdzēsības vadītājs Edijs Leišaunieks. Sveiks! Sveiks! Sāksim, es gan gribētu ar kādu eksotiskāku sugu un kādu būtni, bet no otras puses mums visiem labi zināmais latvānis. Tik sen jau ar to sadzīvojam, un no latvāņu puses raugoties tā nebūtu nav laba sadzīvošana. Mēs visu laiku mēģinam tikt no viņa vaļā, mums neveicas īpaši labi. Kāda ir šobrīd tā situācija šajā kaujā cilvēks latvānis? Kā mums Latvijā veicas ar to? Es teiktu tā, kā pa kalniem. Ir cilvēki, kas saprot risku un to ierobežo. Savukārt ir cilvēki, kas atstāja to tīri augšanai, ja? un varbūt tās neapzinās tās sekas, kas var iestāties. Jo latvānis jau pēc būtības ir tāds, monokarps augs. Ja, tas nozīmē, ka viņam ir misija uzziedēt, tātad viņš aug, veido ziedus, nogatavina sēklas izbirst, pēc tam atmirst. Viengadīgs? Nē, nav viengadīgs. Nav viengadīgs. Latvānis pats pa sevi, viņš, jāsaka tā, var savu augt spēju saglabāt līdz pat 10-12 gadiem. Un viss ir atkarīgs no tā, kādos apstākļos viņš aug. Tātad, vai tā ir noēnota teritorija, tad tas latvāņa augšanas cikls ļoti stagnē. Savukārt, ja ir daudz saules gaismu, bagātīga augsne, tad arī tas latvānis spēj ātri izaugt, attīstīties, nogatavināt sēklas un pēc tam viņas izbirdināt. Un kas notiek tad, kad izbirdina sēklas? Tātad uz 1 kvadrātmetru var būt pat kaut kādi 12, 15, varbūt tās 20 tūkstoši sēklu, kuras tad atkal nākamajos gados atkal sāk ziedēt. Bet cik tad gadus latvānis var augt un ziedēt? Vidēji tie ir kaut kādi, es teiktu, 4 līdz 6 gadi, kad latvānis principā izbirdina savas sēklas. Tas nav tā, ka pirmajos gados nemaz neuzied. Nē. Pirmajos gados ir tā, ka latvānis pats pa sevi ir tā, ka tas ir pirmais, kas lien ārā no zemes. Kamēr vēl pārējā zāle nav jāsaka tā zaļa, ja, tad var redzēt, pirmā zaļās lapiņas būs vienmēr latvānim. Tie ir kaut kādi 10-15 centimetri.
agri pavasarī sāk viņš attīstīties. Nu, un, jāsaka tā, pirmajā gadā viņš to savu maksimumu var sasniegt apmēram metrs. Tas ir tas maksimums, ko viņš sasniegs. Nu, un pēc tam seko tālāk nākamais, aiznākamais gads, kad jau sāk mēģināt dzīt to stublāju augšā, veidot ziedu un tālāk, lai nogatavinātu sēklas. Bet pēc izziedēšanas tad gan nākamajā gadā aiziet bojā. Tad, kad latvāns ir izpildījis savu misiju, tātad izziedējis, nogatavinājis sēklas un izbirdinājis, tad tas saucamais mātes augs iet bojā. Tad tās latvāņu audzes, gandrīz birzes varētu teikt, tās, kas ir dažās vietās Latvijā redzamas, kur pēc tam paliek sakaltuši tie, gandrīz kā koki. Jā, tas ir līdz pat kā 10 centimetri tādi, tās ir, varētu teikt, tādas vairāku gadu audzes, tur tā labi viņiem ir jānobriest. Jā, un tur visu laiku arī veidojās. Paliek vecie stublāji, apakšā veidojās jaunie latvāņi. Jā, līdz ar to tur katru gadu tur kaut kas notiek, attīstās, un ja neko nedara, tad tā izplatība veidojās uz priekšu. Tā viņš arī attīstās pamazām. Bērnībā vienu laiku mana ģimene, mēs dzīvojām Barkavā, kas ir netālu no Madonas, un mums pat dzimtas kapi ir blakus tai dzimtai, kuri ieveda latvānu Latvijā. Barkava bija viena no pirmajām vietām, ja ne pati pirmā, kur latvānis parādījās. Un tur arī mūsu zemes gabalā bija daudz latvāņu, ar aitām cīnījāmies, aitas ganījām virsū latvānim, un tad es atceros, ka nograusts līdz zemei, bet rudenī iznāk pat vairs ne lapas, tikai pumpurs no zemes, izzied, izbirst, un kā tad cīnīties? Vai ar pļaušanu, noganīšanu ir pietiekami? Latvāņu ierobežošanas metodas principā ir vairākas. Kā jau tu minēji, mehānika, tātad vai tā ir pļaušana, kas ir, jāsaka tā, viena no tādām vismazāk efektīvākajām, vai tā ir ziedkopju un pielapju nocirpšana, tad, kad tas latvānis zied, kad latvānis zied, vai tā jau ir zaļo sēklu savākšana tad jau pirms izbirdināšanas procesa, tās viss ir, jāsaka tā, mehāniskās ierobežošanas metodas. Tāda visefektīvākā manā skatījumā ir šī zaļo sēklu savākšana, vai arī ziedkopju un pielapju piecirpšana. Tad seko dažāda veida ķīmiskās metodas, kur tiek pielietoti selektīvas iedarbības herbicīdi, tādas speciālas kombinācijas, kur tad obligāti agrā pavasarī, tad, kad tas latvānis sāk līst ārā no zemes, tad aprīlis, maijs, mazie latvānīši, tad principā viņus vajadzētu miglot. Tad to efektu redz pēc kādām pāris nedēļām, ja viņi sāk dzeltēt, tad līdz ar to tas efekts ir. Bet vienmēr ir tā, ka ne visu var nomiglot. Tad, kā ierobežošanas metode ir definē kombinēto metodi, kas tā kā ir viss kopums. Pavasarī nomiglot, tad tu skaties, kas tur nāk ārā, tad to mehāniski ierobežo. Un, protams, ko tu jau pieminēji, noganīšana. Es nezinu, man liekas, Latvijā maz, kas viņu praktizē, bet vairāk, man liekas, šo te praktizē Dānijā, kur arī izmanto dažādu veidu aitas, kazas, kuras tad palaiž konkrētajās teritorijās, lai tad to zemesēdus principā visu uzturētu tur 2 centimetru augstumā, jāsaka tā. Bet tie herbicīdi, cik precīzi viņi ir, kam vēl kaitē? Ja tā kombinācija pēc iespējas vairāk mērķēt uz latvānu, tur ir kaut kāda riska arī citiem. Tur tā lieta, ka nē, jo tie vairāk vai mazāk ir selektīvas iedarbības un strādā tikai uz to konkrēto un neapdraud blakus esošos, piemēram, kaut kādus zālaugus, citu veids. Viņš principā iznīcina praktiski to latvāni, lai tad pārējās apkārtējās sugas sāktu dominēt un nospiestu viņu beigās. Bet grūti jau droši vien iet, tas nav vienas sezonas laikā izdarāms pasākums, bet jo to dara mērķtiecīgāk, jo efekts ir. Man liekas, ka tāds spilgts piemērs un liela daļa noteikti ir braukuši garām šim te saucamajam
Ķekavas aplim, kur tad agrāk bija latvāņu monokultūras no vienas vietas. Kā rezultātā tur arī notika dažādi veidi izmēģinājumi, un tas efekts ir. Un jo tu vairākus gadus pēc kārtas pareizi to dari, tad to var sasniegt. Bet tā problēma ir tā, ka liela daļa no tiem latvāņiem, viņi ir dažāda veida meliorācijas grāvju trasēs, viņi ir gar upēm, viņi ir kaut kur tajās vietās, kur īsti pēc likumdošanas tu nevari pielietot šos te selektīvas iedarbības herbicīdus konkrēti šīs sugas iznīcināšanai. Kā rezultātā tev atliek tikai viņu mehāniski ierobežot, jo jāsaka tā, invazīva suga ir Latvijā ar ministra kabineta noteikumiem ir apstiprināti ierobežošanas nosacījumi, kur ir uzlikti zemes īpašniekam. Ja zemes īpašnieks savu uzdevumu nepilda, tad līdz ar to viņš var tikt arī sodīts par to. Bet tā raugoties pēdējo 10, 15, 20 gadu griezumā ir progress, teicu, pirms tam pa kalniem, pa lejām, bet tā tendence ir kādā, cerams, es teiktu, ka progress ir, un tas progress ir tajā, ka tās teritorijas vairs nav tik blīvas. Viņas ir vairāk jau izkliedētas paliek, ja? Ja nemaldos, tad kopējā statistika pa valsti ir apmēram kaut kādi 11,000 hektāri, kur ir latvāns, apzināts. Tās ir kaut kādi 5-6 tūkstoši atradņu vietas. Valsts meža teritorijā tie ir apmēram 350 līdz 400 hektāri mums tās teritorijas. Bet tas būtiskākais ir tā, ka ja mums sākumā 11 gadus atpakaļ tā teritorija bija blīva, ar latvāņiem no vienas vietas, tad tagad viņi ir izkliedēti. Tad paksīši. Jā, un tas ir vairāk šo te gadu garumā, kad intensīvi tieši strādā ar viņu ierobežošanu. Jā. Neļaujot viņam tā pašplūsmā attīstīties. Bet tad kādi būtu ieteikumi cilvēkiem, kuru zemes gabalā ir latvāņi, vai ir kaut kas tāds relatīvi ērts un vienkāršs, kā tikt galā? Tā ir tiešām tikai pļaušana, herbicīdi dārgi droši vien. Kas kuram akal ir dārgs, jā, bet, ja tā paskatās, es teiktu, 1 hektārs tīri materiāla iegādē, lai varētu 1 hektārā ierobežot latvānu, ir virs 100 eiro, jā. Bet ar to konkrēto daudzumu, ko var iegādāties, tas ir principā vairākiem gadiem pietiek, bet problēma, protams, ir tajā, kas mums ir, tā ir šo te vielu reģistrēšanas klases, un cilvēki bez speciālām zināšanām, bez speciālām apliecībām, jāsaka tā, nemaz nevar iegādāties šos te līdzekļus. Tad tur jāvērš uzreiz ir pie kāda speciālista. Jā, nav tā, kad es varu aiziet uz jebkuru veikalu, kur tirgo auga aizsardzības līdzekļus un nopirkt. Jā, man ir tomēr jābūt arī zināšanām par to. Tāpēc ir arī publiski pieejams saraksts ar darbu darītājiem, kuri to veids, kuri to piedāvā pa maksu izdarīt, jā, bet, ja tas ir iespējams parādījies viens latvānis tavā zemes īpašumā pie ugunskura, var jau mēģināt viņu tādā ziņā uzturēt kā krāšņu augu, nepieļaut to sēklu izbiršanu un ļaut viņam tikai ziedēt. Jā? Bet ilgtermiņā es teiktu, ka varētu arī tā attīstība paiet uz priekšu. Jā. Starp citu, par šo runājot, man dārzā ir viena invazīva suga, kura ir tur vēl no kaut kādiem iepriekšējiem laikiem, kurai es ļauju uzziedēt, bet nogatavināt sēklas, jo šī auga Latvijas pļavās ir gana. Es iepriekš ar Mārtiņu runāju, tu teici, ka ar Kanādas zeltslotiņu cīnīties būtu vieglāk nekā ar latvānu. Kanādas zeltslotiņu man dārzā uzied tiešām, ļoti jauks krāšņumaugs, bet tad, kad tas ir pārņēmis visas pļavas, tad
bēdīgi padomājot par mūsu vietējiem augiem. Ar ko tad atšķir šajā gadījumā latvānis no Kanādas zeltslotiņas vai Kanādas zeltslotiņa no latvāņa? Kāpēc ar to būtu vieglāk cīnīties? Nenoliedzami mēs varētu sākt ar to, ka Kanādas zeltslotiņa nav bīstama cilvēku veselībai. Jo šī Kanādas zeltslotiņa sula nerada apdegumus, kādus rada latvānis. Bet kāpēc vieglāk ar zeltslotiņu ir cīnīties? Zeltslotiņa viņa ir augumā mazāka. Viņa tik ļoti nenoēno citus augus. Viņa neaug mežos iekšā, viņai tomēr vajag atklātas platības. Bet latvānis ir 3 metri, cik varbūt pat 5 metri? 3. Tas ir normāli, jā. Okay. Kanādas zeltslotiņa, cik ap metru varbūt lielāka? Bišķiņi vairāk, ja ir labi augšanas apstākļi. Jā. Bet tad, kad dažas pļavas noaug tā, ka tur pēc tam, kad nokalst arī pārkoksnes, tur liekas, ka apakšā jau arī vairs nekam nav vietas. Protams, jā, bet ja mēs uzmanīgāk paskatītos, kas tās ir par teritorijām, kurās šīs Kanādas zeltslotiņas ir saugušas, visbiežāk tās nav dabiskās pļavas, tās ir kaut kādas cilvēku pamestās teritorijas, kas netiek apsaimniekotas. Ja teiksim, pļauju mēs apsaimniekojam, pļaujam, novācam, tā Kanādas zeltslotiņa ilgi nespēs sadzīvot ar šo pļaušanu. Tāpēc, tur, kur mēs visbiežāk redzam, tiešām tās ir ceļmalas, kuras varbūt nopļauj retāk vai nevienmēr, vai varbūt pat pierīgā teritorijas, kuras vispār nepļauj. Pilsētas apkārtnē ļoti daudz tādu vietu, kur tiešām saug biezā slānī, bet Kanādas zeltslotiņa tad ir vieglāk kontrolējama tādēļ, ka atliek tikai kopa teritoriju. Lielā mērā, jā. Protams, tas nenotiek uzreiz līdzīgi kā ar latvāni. Ja gribam uzreiz, tad šī Kanādas zeltslotiņa ir jāizravē un ir vietas, kur tā ir darīts, piemēram, ādažu poligonā, lai uzturētu virsājus, tika ravēta zeltslotiņa. Tā kā ar visām saknēm. Jā. Bet tam ir jābūt arī, pat nerunājot tikai par šo sugu, bet par jebkuru no sugām, tam ir jābūt, kā mūsu paradumam, jā, kad tev nevis maksā par to, ka tu aizies tur un izdarīsi to, bet, tu ej garām, tu redzi, tu paņem iznīcini šo sugu, ja tu vari, neapdraudi sevi. Jo man arī tā, kopš es uzzināju par Kanādas zeltslotiņu tiešām, ja kaut kur mežmalā eju vienkārši pārgājienā, ja viņi tur zied ceļa malā, es nolaužu. Nav it kā labi tā vienkārši no vienas puses postīt augu, bet no otras puses mēs labi zinām, ka Kanādas zeltslotiņai te īsti nav vieta. Bet kopējais saraksts ar, jāsaka tā, ne invazīvām sugām, bet Latvijai svešām sugām ar invazīvu raksturu ir pietiekoši garš, un tas nav tikai viena suga. Lūdzu, nākamo galdā, jo vēl, ko es zinu, bija puķu sprigane, ja nemaldos, ar tādu blīkšķi sēklas izmet apkārtnē, un vēl kādas citas. Krokainā roze pie jūrā ir arī tāds smuks krāšņuma augs, arī topinambūrs, ja nemaldos, skaitās ar invazīvu raksturu, kaut arī to izmanto arī, man liekas, kulinārijā. Ja. Tā kā saraksts ir gaužām garš, ne tikai augi, bet arī gan ūdens, faunas pārstāvi, dažādi veidi vēži, šis pats signāla vēzis, kas ir invazīvs, arī grunduls bija invazīvs kā suga, tavs pieminētie jau zīdītāji sākumā, jenots suns, Amerikas ūdeli, daudz. Pie tiem mēs vēl ķersimies. Viens vēl no augiem, korinte. Kāds ir pilns nosaukums tai korintei, kas īpaši arī pierīgas mežos ir tā ir kaut kāda Amerikas arī, manuprāt. Oficiālais sugas nosaukums latviešu valodā ir vārpainā korinte. Vārpainā. Ogas tīri garšīgas, ēdamas, bet tas jau arī labi redzams, ka mums nav no senčiem paradums no korintēm gatavot, piemēram, ievārījums vai kaut ko tādu. Protams, nav viegli savākt tās ogas, bet ir citas, kuras ir vēl grūtāk vācamas, bet mums ir ievārījumi. Pēc šīs ir ienākušas arī relatīvi nesen. Kāds ir stāsts par korintēm? Grūti tā uzreiz tā pateikt. Man pašam dārza arī viņas
ir, jā. Man arī ir pāris ievērojami burciņas pagrabā stāv no koriņšu augiem, jā. Tā kā, es pagaidām viņu neaiztieku. Man viņi ir ierobežotā daudzumā 10 kvadrātmetros augu šobrīd. Bet mežos, cik tā ir liela problēma? Īpaši man liekas, ka priežu mežos, tādos silos, kur pamežās aug biezā slānī, vai to var uzskatīt par tādu problēmu šobrīd? Es domāju, ka nē. Tas, kad viņa atsevišķās vietās ir, tas nenozīmē, ka tur uzreiz pastāv šausmīgie riski. Jā. Tāda liela izplatība viņa nav pārāk agresīva. Zini kā, es teiktu tā, ka ar invazīvajām sugām ir jāskatās tā, ka atkarībā no vietas, jo ir vietas, kur varbūt tas viens korintes krūms vai tas viens zeltslotiņas cers, viņš nerada nekādu apdraudējumu, varbūt viņam tur nav iespēja izplatīties un tā, bet ir vietas, kur tomēr šīs te invazīvās sugas, viņas ietekmē to mūsu pašu faunu un floru. Un tas jau arī ir viens no tiem invazivitātes rādītājiem, jo invazīvās sugas ir kā otrs nozīmīgākais bioloģiskās daudzveidības apdraudējums aiz dzīvesvietu zuduma. Jo tajās vietās, kur šīs te kaut vai pašas korintas, īpaši to var redzēt Pierīgas apkārtnē, piemēram, ja mēs aizbraucam kaut vai uz Dolas salu pastaigāties, kad tas koriņš krūms, viņš veido ļoti blīvu, viņš ir ļoti blīvs un zem viņa apakšā nekas daudz neaug. Bet faktiski līdzīgu situāciju mēs varam redzēt arī zem mūsu pašu ievām. Tur, kur mūsu pašu ievas ir ļoti blīvas auguši, tur apakšā citi augi ir maz. Bet mūsu ievas negrib diži iet mežā iekšā. Korintas tomēr īpaši priežmežos ieiet iekšā. Arī ievas, protams, ieva ir arī normāla meža suga, tikai katrs no šiem te krūmiem viņš izvēlas vairāk savus meža tipus. Ja ievas būs vairāk tādos mitrākos, barības vielām bagātākos mežos, kā teiksim, godās upju piekrastēs, tad korintas tieši kā tu teici, tās būs atkal vairāk tādos sausākos, barības vielām nabadzīgākos mežos. Pievēršoties dzīvniekiem, Edita minēja par vēžiem, tā arī ir viena no lietām, kas man bija pārsteidzoši, ka visu bērnību stāstīts, ka vēžu Latvijā maz, vēžot principā gandrīz nedrīkst, un tad vienā brīdī, pirms varbūt kāds no jums var precizēt, pēkšņi atļauj vēžot. Par signālvēžiem sākotnēji bija runa, ka droši ejiet, ķeriet, jo vairāk, jo labāk. Kāda ir šobrīd tā cīņa starp signālvēzi un mūsu upesvēzi, un kādas vēl bija mums vietējās sugas? Jā, Latvijā vēsturiski ir bijušas divas vēžu sugas, platspīļu un šaurspīļu vēzis. Tas ir tas, ko vienkārši sauc par upesvēzi? Vai jā, tie sinonīmi, protams, ir bijuši, arī latviešu valodā ir tik platspīļu vēzis ir dēvēts par upesvēzi, un šaurspīļu vēzis ir arī dēvēts par purva vēzi, lai gan neviens no viņiem purvā nedzīvo. Bet šīs te sugas kādā brīdī vēža mēris, slimība, kas ietekmē vēžus, viņas tās populācijas ļoti paplicināja. Un tad apmēram 70. 80. gados radās doma, kad ievedīsim Amerikas signālu vēzi, kas ir pret vēža mēri izturīgāks un, kā teikt, bagātināsim faunu. Tas arī tika izdarīts, vēzis iedzīvojās, bet, protams, kā jau atbilstoši tā laika zināšanām, cilvēki nezināja vai neparedzēja, ka šī cita suga viņa spēs izspiest ārā to pašu mūsu platspīļu vēzi. Jo, ar slimībām ir tā, ka, ja kādu sugu slimību ietekmē, viņa samazinās, bet, tad kādā brīdī vai tas slimības ierosinātājs izbeidzās vai viņš paliek vājāks un tā populācija atkopjās. Tas ir viņveidīgi. Jā, kaut vai līdzīgi kā bija ar meža cūkām. Jā. Mēris samazināja populācijas, tagad viņas atkal atkopjās. Un ar platspīļu vēzi ir tieši tāpatās. Viņš šobrīd ir diezgan labi atkopies, bet vietās, kur ir šis Amerikas signāla vēzis, kas ir lielāks, izturīgāks, viņš šo te mūsu vietējo sugu izkonkurē. Un bez platspīļu vēža mums ir arī dzeloņvaigu vēzis, kas
ko jāsaka. Tas izklausās gandrīz indīgs. Nē, dzeloņi vajag, tas ir no tādiem asiem izaugumiem uz vēža galvas. Tas nosaukums tā veidojies un nosacīt, mēs viņu varētu teikt pat samērā nejauši atklājām 2005. gadā, kad Jelgavā notika šī piesārņoto ūdeņu noplūda no cukuru fabrikas un vēži, kā teikt, kāp ārā no upes meklēdam labāku dzīvi. Un no kurienes tas ir nācis? Precīzi nepateikšu, jā, bet lielākoties tās svešās sugas nāk vai no Amerikas, vai no Āzijas. Tad tie ir tie divi galvenie reģioni, no kurienes mums Latvijā viņas ieceļo. Un šobrīd par signālvēžiem runājot, tos ir atļauts ķert. Bet man liekas, ka tas nav tāds diži efektīvs veids, kā cīnīties. Nav tā, ka visi ies ar vēža groziņiem un ar krītiņiem un kādas vēl ir tās metodas ķerstīt un vēl atšķirt turklāt, kurš ir viens, kurš ir otrs vēzis. Veids jau būtu ļoti efektīvs, bet te jāņem vērā, kā mēs paši pret to vēzi attiecamies. Ja mums ir iespēja viņu noķert, labi, mums varbūt pat mēs esam dabūjuši atļauju un tā, kas jau ir pirmais šķērslis, lai efektīvi ierobežot, kad ir tā, tad ir jābūt atļaujai. Bet mēs vienreiz noķeram vēžus, otrais, forši, garšīgi un tā, bet mums taču gribās vēl. Tāpēc mēs patiesībā, neviens no cilvēkiem nav ieinteresēts to vēzi pilnībā iznīcināt. Un viens no signāla vēža galvenajiem izplatītājiem ir pats cilvēks, jo laukos ļoti daudz cilvēki noķer vienā upītē, atnes uz savu upīti, savu piemājas dīķi, lai viņam vēži būtu turpat pie mājas. Jā, labi, ar šo mēs tikām galā tik daudz, ka mēs ar to netiekam galā. Tas ir, kā saka, cīņa turpināsies. Bet vēl viena ļoti, manuprāt, visiem labi zināma suga dzīvnieku ir Spānijas kailgliemezis. Tāds ir sugas pilnais nosaukums. Jā. Tur stāsts bija par koku stādiem, manuprāt, dažādiem krāšņu augiem, ar ko ieveda Spānijas kailgliemezis, un sākotnēji tas parādījās arī dārzos. Kad tas sākās un cik strauji tas turpinās? Atkal precīzu gadu ir grūti pateikt, bet savus 10 gadus šī suga Latvijā ir zinām. Jau 2018. gadā, kad šī suga jau diezgan plaši bija izplatījusies, galvenokārt Kurzemē, Vidzemē, Latgalē vēl nebija sastopama, tika izstrādāts Spānijas kailgliemeža ierobežošanas plāns. Plāns labs un ar dažādiem veidiem, gan kas mums būtu normatīvos aktos jāmaina, gan praksē jādara. Bet, ja mēs tā kritiski paskatāmies uz šo brīdi, neko mēs daudz neesam izdarījuši šajā jomā. Un te atkal ir bišķiņa stāsts par to, ka tā nav tikai dabas aizsardzības problēma. Kad patiesībā jebkura no šīm te invazīvajām sugām viņu var ietekmēt dažādas ekonomikas vai saimniecības nozars, vai tā būtu zvejniecība, lauksaimniecība, turisms, tā skaitā arī mūsu veselība. Un par Spānijas kailgliemezi viņš patiesībā var ietekmēt tieši, varētu teikt, īpašumu vērtību. Mēs varbūt to tā šobrīd vēl tieši tas tā netiek rēķināts, bet tā tas ir. Un, kā jau tu minēji, viens no veidiem, kā šī suga izplatās, ir caur stādu tirdzniecību, jo mēs gribam pie savas mājas iestādīt tādu vai citādu augu, un šīs tādu tirdzniecības vietas, viņas, protams, vairāk vai mazāk mēģina ierobežot šīs te invazīvās sugas, bet tie ir papildus izdevumi, un kurš grib papildus izdevumus. Un skatoties vēl arī uz to mūsu negūto labumu, manuprāt, ir svarīgi arī tas paskatīties, cik daudz mēs arī naudiņas iztērējam šīm te invazīvajām sugām. Piemēram, Eiropā katru gadu tiek iztērēti vairāk nekā 10 miljardi eiro tikai seku novēršanai. Tā ir liela summa. Labi, varbūt, ja mēs reizēm nespējam tā domāt par to kopējo labumu, mēs jau arī varam katrs pats paskatīties, ja mēs šodien to gliemezi vai to zeltslotiņu vai vēl kaut ko neierobežosim, varbūt pēc 5-10 gadiem mēs
mūsu ikdiena būs, ka mēs tērēsim laiku vai naudu, lai šo te sugu ierobežotu. Tāpēc, jā, varbūt ir vērts šobrīd pamainīt paradumus. Nu jā, tas, ko Edijs teica par latvāni, ka virs 100 eiro par Tas ir hektāru tīri šobrīd. līdzekļa iegāde. Tā ir tikai līdzekļa iegāde. Līdzekļa iegāde vienai ierobežošanas metodei. Bet mums vajadzīgi vēl klāt speciālisti. Protams, arī tas un labi speciālisti arī maksā attiecīgi pakalpojumu cenu. Ja. Mums uzņēmumā, kā es teicu, ja no tāda kopējā valsts hektāriem, kur ir invadēti ar latvāni, ja es pieminēju, ir kaut kādi 10–11 tūkstoši hektāru pa visu Latviju, tad valsts mežā tie ir 350–400 hektāri. Mums tas gadā izmaksā 200,000 eiro. Tīri tikai ierobežot latvāni, lai viņš neizplatītos uz priekšu. Un vēl par paradumu maiņu kaut vai, un runājot par to pašu latvāni, mēs reizēm varam izdarīt kaut ko arī ne savā īpašumā un kopējam un labumam. Piemēram, es esmu 3 vietās ceļmalās, man ir izdevies ierobežot latvānu, tāpēc, ka es tur ik pa laikam braucu garām, ja es redzu, ka latvāns ir uzdīdzis, es viņu piestāju ar lāpstu, vienkārši pārduru šo te sakni, nedaudz sakapāju, un vismaz šajās 3 vietās, tagad jau 2 gadus vairs neredzu nevienu latvānu. Nav mans īpašums, jā, varētu teikt, esmu pārkāpis īpašuma robežas, bet jādomā, kad par šādu darbību gribētos cerēt, ka neviens nesodīs. Labie karmas punkti. Bet šis arī, jāsaka tā, perfekti strādā tad, ja tu redzi, ka tiešām viņš ir viens. 1, 2, bet jau sākas daudz vairāk, tad arī varbūt tomēr arī nākamgad vai aiznākamgad tomēr kaut kāds mazs dīkstiņš parādīsies. Protams, tas manas pieminētie gadījumi, tas nav tā, ka es viena gada laikā būtu ticis galā, bet tie bija apmēram 3–4 gadi, kad no kaut kādiem 10 kvadrātmetriem, palika tur varbūt kaut kāds 1, 2 mazi augi. Protams, tās vietas ir jāpieskat, bet tas ir tas, ko mēs varam. Es varbūt nevaru cīnīties visā Latvijā, bet 1, 2, 3 vietās to var izdarīt. Kāpēc ne? Un tad kad nopērk kādu jaunu stādiņu, tad ko darīt cilvēkam labāk? Ja dārzā jau nav tā Spānijas kailgliemeža, jo ne jau gluži tur sēdēs gliemezes uz tā koka, droši vien tās ir oliņas vai kā viņi izplatās? Jā, protams, arī gliemezes var būt uzrāpies uz poda vai podā ierāpies, bet viens no tādiem vienkāršākiem veidiem būtu tomēr šo te podu apskatīties no ārpuses, bišķiņ arī parušināt, paskatīties, vai tur nav tādas gliemežu oliņas, tās ir apmēram 3–4 mm liela, tāda puscaurspīdīga zirnīši. Bet vēl jau arī būtu jāskatās arī, kur mēs šos te stādus pērkam, jo ir zināmas vietas, kur tas Spānijas kailgliemezis ir diezgan daudz sastopams, un šādās vietās vajadzētu izvērtēt, vai mēs tur tajās stādu tirgotās pērkam, un protams, negribētos arī, graut stādu tirdzniecības biznesu, bet varbūt vienkārši vajag aprunāties ar šiem te stādu tirgotājiem arī pirms pirkšanas, vai viņi ierobežo, kā viņi ierobežo, tā, lai arī viņiem radītu kaut kādu motivāciju darboties šajā jomā. Bet ierobežošanas plāns, neskatīsimies tagad uz izmaiņām normatīvajos aktos, kas droši vien paredz kaut vai tiem pašiem stādu tirgotājiem veikt kādas darbības, bet ko darīt, kad tas kailgliemezis ir ienācis dārzā? Es esmu dzirdējis versiju par alus plus kola laikam bija, un tad viņi salien tajā burkā un noslīkst, kas viņiem tur notiek. Kādi ir tādi efektīvākie veidi, kā cīnīties mājas apstākļos, dārza apstākļos? Jā, visvienkāršākais veids ir mehāniski viņu salasīšana vakaros, mitrā laikā vai naktī. Tad, protams, ir jāliek arī kaut kādas lamatas, ko var nopirkt veikalos. Var arī tiešām, kā tu minēji, taisīt paši vienkārši saliet alu bļodiņās, jo gliemē. Kas tajā alu ir tāds, kas viņiem tur patīk? Acīm redzot, šis te rauks un tā smarža, kas piesaista jau, un tur var
palasīties. Šobrīd diezgan daudz dažādu materiālu ir pieejami. Tur vēl tam alum vēl mēdz pievienot vēl kaut kādas citas vielas, lai ir efektīvāk, lai tas gliemezis arī neaizmūk. Un, bišķiņi, protams, ir arī jāskatās, kā mēs to savu dārzu apsaimniekojam. Vai mums tur, piemēram, nav kaut kādas tur dēļu kaudzes, zaru čupas. Diemžēl arī komposta kaudzes ir tās vietas, kur šis te gliemezis var vairoties. Jā, bet bez tā jau neiztiks gluži. Neiztiks, bet ir arī šobrīd, mēs varam kompostēt, piemēram, kaut kādos konteineros šīs te pārtikas atliekas un dārzkopības atkritumus. Vienkārši ir jāmēģina. Šeit nav tādas universālas metodas, kā ierobežot. Un jautājums jau, protams, arī, kas notiek kaimiņu sētā. Jā, Tā mūžīgā problēma. Tur ne tikai gliemeži nāk, tur viss kaut kas nāk. Protams, bet tas nav stāsts, kad nedarīt savā sētā, jo kaimiņš neko nedara, bet varbūt aizējam parunāties ar kaimiņu. Jā, varbūt arī viņš, kā teikt, savu sētmali var izpļaut vai vēl kaut ko, jo tas gliemezis, pats jau viņš varbūt tādu tiešu kaitējumu, ja neskaita varbūt apēstu kāpostu, vai kādu citu puķi, kas tur dārza aug, tāds varbūt tieši kaitējums nav, bet tas, ka tu, piemēram, vakarā gribi iziet ārā ar basām kājām pa mauriņu pastaigāties un tev pa gļotām ir jāstaigā, tas ir jūtam nepatīkami, jo tur, kur viņi savairojas, viņi ir daudz, tu vienā vakarā savā mazdārziņā tur var salasīt pusspaini ar gliemežiem. Okay, ar šo es saprotu, mums nav tā kā ar Latvāni pa kalniem un lejām, tomēr uz leju, bet kailgliemezis šobrīd tādā uzvaras gājienā Spānijas kailgliemezis. Jā, tā varētu teikt, jā, jo šo te sugu viņi tiešām ir grūti ierobežot. Jā, ir arī dažādas indes, limacīdi, ar kuriem var šos te gliemežus indēt, bet inde ir inde. Viņa tomēr pilnīgi selektīvi nestrādā tikai uz vienu sugu. Viņa arī citas gliemežu sugas var ietekmēt. Un, no vienas puses varētu jautāt, kāpēc mums vispār vajag gliemežu, kāds no viņiem labums, bet viņi piedalās šī barības vielu apritē. Viņi tās atmirušās augu barības, atmirušās augu daļas pārstrādā atkal augiem pieejamā veidā. Ir vēl viens kailgliemezis, kā to sauc, kurš arī ir invazīvs. Jā, ir vēl tāds melngalvas mīkstgliemezis, mazlietiņ mazāks par Spānijas kailgliemezis, tāds gaišs pelēks ar melnu galvu. Patiesībā, ja mēs šo dzīvnieku paskatāmies tuvumā, diezgan glīts un elegants dzīvnieks, bet, viņš ir mazāks un viņam nav tik lielas ietekmes kā Spānijas kailgliemezim. Viņš var apēst mazāk. Arī pēc savas pieredzes, jā, šī suga arī manā īpašumā laukos nav tā, ka viņš tikai viņa populācija palielinātos. Ir gadi, kad viņam neveicās, kad ir bijis acīm redzot par sausu, bet tā populācija samazinās. Un tad atkal bišķiņi pieaug. Mazdārziņos varētu būt cits stāsts. Jā. Es arī savā dārzā pagājušajā vasarā pamanīju vienu tādu milzīgu kailgliemezi. Pirmā doma jau noteikti Spānijas, jau bezmaz ķeru pie naža, bet ne, sagūglēju ātri, nav tomēr tik sarkans. Jo cilvēki ieraugot lielu kailgliemezi varētu uzreiz padomāt, ka tas ir Spānijas kailgliemezis. Bet mums ir arī pašiem savi vietēji, ar kuriem nevajadzētu sajaukt. Kādas ir tās galvenās atšķirības? Gan Spānijas kailgliemezis, jā. Oranžs, brūnganīgs, pat koši oranžs, bet otrs minētais tomēr ir līdzīgs mūsu vietējiem, varbūt, ne? Jā, varētu, ja mēs runājam tieši par lielajiem kailgliemežiem, varētu sajaukt vismaz vēl ar divām sugām. Viens ir milzu kailgliemezis, kas tiešām dzīvo tikai cilvēku māju tūmā un dabā nav sastopams, bet šī suga neizrāda tādu tieksmi savairoties masveidīgi. Jau, piemēram, Rīgā un daudzās citās vietās šī suga gadu desmitiem dzīvo, bet viņa nav tā savairojusies. Un viņš ir, atšķirs to, ka viņam uz ķermeņa ir tādi uz gaiša fona ir tumši plankumi. Un tad vēl ir viena mūsu paša suga, tumšais kailgliemezis. Jā, man liekas, es sagūglēju, tas bija manējais. Jā, kas arī, tādās parasti tomēr viņš dzīvo mežos, bet, vietās, kur mājas ir tuvu pie meža, tur kāds var ierāpot arī dārzā.
Un šī suga visdrošāk ir atšķirama, ja šo gliemeži apgāž, kā teikt, uz muguras un paskatās uz gliemeža pēdu. Tad atšķirībā no pārējām gliemežu sugām viņam ir tāda gareniska, skaidri norobežota, tāda gaišāka josla visā pēdas garumā. Pārējiem gliemežiem tā pēda ir tāda plus mīnus vienkrāsaina. Šī gadījumā neskaitījās arī vēl drusciņu aizsargājumu? Jā, to es arī tajā brīdī, kad man bija rokās tas nazis. Gribēju, jā. Pēc tam sagūglējot, es sapratu, ka es esmu būtu izdarījis gandrīz noziegumu, nevis vienkārši nokļūdījies mazliet. Googlē nokļūdījies, jā. Jā, tā ir viena no īpaši aizsargājumām sugām, lai arī laika gaitā mēs esam pārliecinājušies, ka šī suga tomēr nav tik apdraudēta, kā tādā brīdī, kad veidoja šos aizsargājamos sugu saraksts, kā likās. Par gliemežiem runājot, vēl arī bija gliemenes, kas ir iemājojušas mūsu ūdeņos arī agresīvas. Jā, ir tāda daudzveidīgā sēdgliemene, tāds relatīvi pat neliels gliemis, apmēram 1,5 centimetra garš, bet ar šo gliemeni, šī gliemene Latvijā ir ienākusi no Melnās jūras, Kaspijas jūras baseiniem, visticamāk ar kaut kādiem kuģiem, un šī gliemene rada tādus divējādus efektus. Viņa veido tādas diezgan lielas kolonijas, ja mēs runājam par... Noauga grunts. Un tās ir tās, kas atverās vaļā, mēs par tām runājam, ja? Jā. Viņas var gan apaugt tā, kā teikt, lielas kolonijas uz akmeņiem, arī tā skaitā viņas var piestiprināties uz mūsu pašu gliemenēm un šo te gliemeni ar laiku, kā teikt, ar savu svaru un masu piebeigt. Ir pētījumi, ka šīs te gliemenes savairojoties, viņas var pat, viņas barojās barojoties ar mikroskopiskajām aļģēm, un viņas var līdz pat kaut kādiem 20% ezerā esošās aļģes izēst. Tas nozīmē... Tas jau no vienas puses labi ir, mums jau tie ezeri mūždien aizaug. Tas ir atkal koks ar diviem galiem, jā, jo no otras puses tās barošanās ķēdes, ja barošanās tīkli, mēs viņus tik labi nepārzinām. Jo, ja mēs izņemam no jebkuras ekosistēmas, piemēram, 1/5 daļu kaut kādu barības vielu, mēs droši nevaram pateikt, kura suga vēl sāks izmirt un kā tas izmainīs visu šo kā tas kāršu namiņš tālāk uzvedīsies, vai paliks stabils, jeb mainīsies. Un tad šīs gliemenes galvenā tā negatīvā ietekme ir tā rība. Viens ir rība, bet otrs, kad viņas fiziski ar šo te savu koloniju, viņas nosedz virsmas, kas būtu izmantojams citiem mūsu dzīvniekiem, augiem. Aizņem vietu. Jā, tas, ja mēs runājam par dabas lietām, bet ja mēs runājam, piemēram, par kaut kādiem cilvēku veidotām būvēm vai konstrukcijām, viņas apaug tie paši kuģu korpusi, kaut kādās ūdens caurulēs viņas var aizaudzēt šīs te caurules tā, kad kā teikt, netiekam pie dzeramā ūdens, un, attīrīšana, teiksim, šāda cauruļa diezgan sarežģīta, jo gliemene viņa ir ļoti stabili piestiprinājusies, pat ja viņu tu noindē, viņa turpat paliek pieķērusies, viņu vajag mehāniski notīrīt. Un man vienmēr izbrīnā, kā tas ir, kad pie mums atnāk kāda invazīva suga, un mēs nekādīgi nevaram ar to tikt galā. Viens no piemēriem ir arī, starp citu, vēl šodien nepieminētā Kolorādo vabola, oficiāli saucās lapgrauzes. Kartupeļu lapgrauzes. Jā, kartupeļu lapgrauzes. Ka viņu mītnes vietās, izcelšanās vietās, viņiem ir kādi dabiskie ienaidnieki, un droši vien arī šīm gliemenēm Melnās jūras, Kaspijas jūras baseinā, nav tā, ka tur visiem būtu caurules aizaugušas ar viņām droši vien. Tieši tā, un nav jau arī tā, kad šīs te svešās sugas, kad arī pie mums viņas neviens neapdraudētu. Ir jau tā, ka arī pie mums viņas apdraud, bet parasti šis te apdraudējums ir vai ļoti mazs, vai tiešām augu gadījumā visbiežāk pietrūkst šo te dabisko ienaidnieku vai kaitēkļu.
Un dzīvnieku gadījumā tur ir ļoti dažādi. Ir, protams, arī mūsu pašu faunai ir jāiemācās, piemēram, baroties ar šo te jauno ienācēju. Jo, piemēram, Amerikas ūdeles viens no galvenajiem ienaidniekiem ir ūders. Savukārt, jenotsuņus ir iemācījušies ķert gan vilki, gan lūši. Arī lielāki plēsīgie putni var mazākus jenotsuņu mazuļus noķert. Tā kā, tai mūsu faunai ir jāiemācās, bet šis mācīšanās process nenotiek neviena, ne 2 gadu laikā. Ūdenī bija viens mums parādījies arī no Melnās jūras puses, par jūru runājot, apaļmutes grundulis, ja nemaldos, kas savairojās Kurzemes piekrastē, noēdot arī grunti visu pliku. To mūsējie zvejnieki iemācījušies ķert un pārdot. Beigās tā invazīvā suga ir izvērtusies par tādu ekonomiski pat diezgan izdevīgu. Vai tev ir zināms, kā šobrīd sokas ar grunduļa ierobežošanu? Jāsaka tā, ka par jūras sugām es zinu salīdzinoši maz. Principā to, ko es zinu, tu jau izstāstīji. Jā, kad zvejnieki ir sākuši šo te zivi izmantot kā resursu, bet es teiktu tā, ka atkal te ir līdzīgs stāsts par to, ko es stāstīju par vēzi. Ja tas ir resurss, tad mēs teorētiski neesam ieinteresēti viņu izķert pavisam, vai arī, ja šis te resurss kļūst pārāk mazs, kad tev tie izdevumi ķeršanā sāk kļūt par lielu, ja nekā tavs iegums tu vairs neķer. Un līdz ar to atkal paliek kaut kāds, donoru populācija, kas var nodrošināt, ka šī suga atkal savairosies. Pie zīdītājiem ķeroties klāt, kas ir tāda no vienas puses vismazāk pamanāmā, manuprāt, sadaļa, jo augi nekur neaizbēgs, ja mēs zinām, ka kaut kur tas aug, mēs varam aiziet un apskatīties, vai kā lielākoties invazīvas sugas tomēr pašas atnāk atrādīties. Latvānis aizaug visas malas, Kanādas zeltslotiņi arī redzam visur, bet, labi, jenotsunis ir sen pie mums. Amerikas ūdele arī pasen, bet, arī diezgan reti, es domāju, cilvēki to redz. Par jenotu gribēju pajautāt. Igauņi šoziem pamanīja pirmo jenotu. Vienīgais tāds, es arī nezinu, vai tas ir mīts vai ne, kādēļ jenoti pie mums nedzīvo, ka viņiem ar savām rociņām, kas viņiem ir kā cilvēkiem līdzīgi, kas viņus padara tādus mazliet komiskus un cilvēkiem interesants, ka viņi pirms ēšanas visu nomazgā ūdenī un tā kā pie mums ziemā nav tekoša ūdens, viņiem šeit esot ziemās grūti. Vai tas ir iemesls, vai kas ir iemesls, kāpēc jenotu nav un no kurienes tie ir parādījušies Igaunijā? Parasti viens šāds te iemesls, reti, kad ir limitējošais, jo, piemēram, ja mēs šobrīd paskatītos uz jenotu izplatības karti Eiropā, protams, apzinoties, ka tur varbūt nav īpaši precīzi, tad Polija šobrīd ir tā valsts, kurā jenotu novērojumi ir diezgan, vai salīdzinoši daudz visā teritorijā. Lietuvā, vismaz vienā no kartēm nav atzīmēta, un par Igauniju, kā teikt, tā ir pavisam nosacīta svaiga ziņa. Jenoti kopumā Eiropā viņi ir parādījušies, arī kādu brīdi pasen, kad Vācijā un Krievijā apzināti viņi ir ievesti un palaisti savvaļā, kā teikt, lai bagātinātu faunu. Un tad uz pārējām teritorijām viņi ir pakāpeniski izplatījušies. Un droši vien, ka tas arī ir tikai laika jautājums, kad šī te suga sasniegs Latviju. Jo atkal cilvēkiem reizēm patīk turēt mājās, jo dzīvnieciņš smuks, interesants, vismaz kamēr viņš ir burītī, kamēr viņš tev nedemolē tavu saimniecību. Bet par cik lielu skaitu runa Polijā? Cik tas ir daudz šobrīd Polijā? Tas ir daudz priekš tādas retas sugas, nesen ienākušas, nesen ievestas, vai daudz jau tā, ka cilvēkiem tiešām jau rodas problēmas, ka piemājas, nezinu, kas viņiem patīk miskastes izdemolēt, tur, nezinu, pa kūtīm šiverēt?
Viņš ir visēdājs. Viņš izmanto faktiski visus pieejamos resursus. Jā, ja ir iespēja parakņāties miskastē, viņš parakņāsies miskastē. Kā teikt, ja tev ir cāļi nepieskatīti, jā, vai viņš var arī cāli apēst, vai kā teikt, tiešām, kā arī tu sākumā teici, tāds bandīts, jā. Līdzīgi var savilkt ar to pašu lapas, ja viņš izmēra ziņā ir gan arī līdzīgs, jā. Bet, kā saka, lapas, ko pārnēsā, tā ir atkal tālāk trakumsērga, līdz ar to tas arī ir sekundāri, kas var skart tālāk. Bet man liekas, ja ienāktu jenots, nav vēl šīvrīgāks par lapsu. Lapsa tāda vēl vismaz vairumā gadījumu no cilvēku mēdz ienākt pilsētā, bet vairumā gadījumu tomēr vairās no saskarsmes ar cilvēku. Cik redzēts YouTube, tad jenoti sevišķi tā nebaidās. Viņi diezgan ātri pierod un atrod vietas pie cilvēku, kur var dabūt pārtiku. Tā visdrīzāk arī ir tāpatās ar kaut kādiem pērtiķveidīgajiem Āzijā, kuri no somām banāns rauj ārā, jā, tad varētu arī stāsts būt līdzīgs arī ar jenotu Latvijā. Jā. Vēl par citiem zīdītājiem, kas Latvijā ir ienākuši vai ienāks, ir par mūsu vāverēm ir bažas, ka tām sāksies grūtāki laiki. Jā, par mūsu pašu rudās vāveres konkurenti pelēko vāveri, tad varbūt tāda tuvākajā nākotnē, bažu nav, jo, pagaidām šī suga, vismaz Latvijai tūmā esošajās valstīs nav, bet, Lielbritānijā, piemēram, jā, šī te suga ir izkonkurējusi, tur arī kādreiz dzīvoja šī pati rudā vāvere, bet jā, cilvēki ieveda pelēko vāveri, smuks dzīvnieciņš nāk uz rokas, barojās, ir jauki. Un te ir arī tas stāsts, jā, kad sabiedrības attieksme bieži vien ir tas galvenais, kas traucē ierobežot kaut kādas sugas, jo, ir īpaši ar šiem te zīdītāju dzīvniekiem, kas ir tie, smukie, pūkainie dzīvnieciņi, jo tieši arī Lielbritānijā bija sākumā plāns šo te sugu iznīcināt, kamēr viņas tiešām bija maz, kamēr, bija diezgan reāli to izdarīt, bet tieši sabiedrības protesti bija tie, kas nobremzēja šo te iznīcināšanu, jo, kā tu tā iznīcinās, pēc būtības nogalinās, jā, tādu smuku pūkainu dzīvnieciņu. Bet pelēkā vāvera arī ir Amerikas iemītniece. Jā. Un ienākot pie mums Latvijā, kā notiktu šajā gadījumā tā mūsu rudās vāveres izspiešana, kā tas fiziski notiek, ko tā pelēkā vāvera tādu izdarīs, tātad viņa ir komunikablākāka, viņa parkos dzīvos, pilsētā dzīvos, arī pie cilvēkiem tātad labprātāk nāk, bet tas ir tā kā stāsts par melno stārķi, balto stārķi, kur viens var dzīvot visur, otrs tikai dziļā mežā pie dzidra strauta. Kur ir tā atšķirība, kāpēc mūsu vāverei varētu būt švakāk ienāk pelēkā vāvera? Negluži melnā baltā stārķa stāsts, drīzāk šeit ir stāsts par to, ka viņi konkurēs par barības resursiem un dzīves vietu vai dobumiem. Ja? Jo, piemēram, ja mēs saprotam, ka dobumu ir samērā maz, tad tanī brīdī, kad divas vāveres gribēs dzīvot vienā dobumā, nenotiks kā multfilmās. Pelēkā vāvera ir lielāka, stiprāka, viņi vienkārši fiziski izdzīs to rudo vāveri ārā. Protams, rudā vāvere nedzīvo tikai dobumos, tad viņai būtu ļoti grūti Latvijā. Viņa taisa arī tādas ligzdas kokos, bet barības resursi lielā mērā ir tas, kas ierobežo. Un, protams, nav jau tā, kad pelēkā vāvera izēdēs pilnīgi visu un ka rudai vāverei nebūs pavisam ko ēst. Bet, ja resursu ir maz, tas dzīvnieks viņš ir spiests atkāpties. Pamazām, un tad arī citi faktori sāk vairāk iedarboties. Tevi izmeta no viena dobuma, to aizgāja uz otru dobumu, otrs dobums izrādās ir, piemēram, caunas apgaitā. Bija kaut kad pirms dažiem gadiem stāsts, man liekas, ka Liepājas pusē, es tagad neatceros, kurš dzīvnieks. Man liekas, ka vārna bija izmetusi kaut kādus 8 vāverēnus no ligas sarā, bet tas dīvaini, kāpēc gan viņi nebūtu apēdusi viņus. Un kaut kāda veterinārā klīnika bija paņēmusi un audzināja, tā kā uz tiem dobumiem konkurence ir diezgan liela Latvijā.
Vārna varbūt pati nekonkurē tieši uz dobumu. Viņi ir varbūt, ja tas stāsts ir. Es neatceros, vai tā bija vārna, kaut kas tur izmet ārā. Tāds, kā tu stāsti, ja vāverēns jau ir kaut cik paaudzies, viņš arī diezgan labi kož. Kaut arī viņš vēl aizvien ir mazs, varbūt tāpēc nav apēsti, bet vārnas mēdz arī šiverēt gar dobumiem, piemēram, tos pašus mājas strazdu mazuļus, kad viņi ir paaugušies un jau sāk bāzt galvas no dobuma laukā, viņas reizēm bez problēmām izrauj, aiznes un apēd. Vēl noslēgumā man liekas, tādu biedējošāku stāstu Mārtiņ minēja par lapseni, kas varētu parādīties Latvijā. Jā, tas ir tāds bišķiņa satraucošais stāsts. Tas ir par Āzijas sirseni. Sirseņi mums pašiem, jau mūsu sirseņi mums nepatīk, lai arī šie mūsu paši sirseņi patiesībā ir starp visām lapsenēm samērā miermīlīgi. Jā, viņš ir liels, viņa dzēliens sāpīgs, bet viņš nav tik agresīvs kā mazās lapseņu sugas. Bet jā, Āzijas sirsenis arī izplatās Eiropā. Un te ir stāsts par to, ka mums vajadzētu ņemt tādu labo piemēru, jo tajā pašā Lielbritānijā, kur šī suga ir kaut kādas pāris reizes konstatēts, ir ļoti labi atstrādāts mehānisms, kad, ja sirsenis tiek konstatēts, ir nekavējoties ziņa atbildīgiem dienestam, kuru rīcībā ir vairāk cilvēki, kas ir apmācīti darboties un ir skaidri izstrādāts plāns. Šie cilvēki brauc, viņi mēģina atrast to sirseņa ligzdu, iznīcina un ir vēl attālums, ja nemaldos, laikam 2 kilometru radiusā arī veic tādu pastāvīgu uzraudzību, meklē, vai tur nav vēl kaut kādas jaunas šīs sirseņa ligzdas. Jo tieši šis agrās brīdināšanas vai savā ziņā tādi preventīvie pasākumi, tas ir galvenais, kas var nodrošināt sekmes cīņā ar invazīvajām sugām. Bet Āzijas sirsenis tiešām izklausās biedējoši. Cik agresīvāks, cik indīgāks par mūsējo tas ir? Par indīgumu mēs varam runāt nosacīti, jo lielākais drauds jau ir cilvēku individuāla reakcija uz Indiju, jo arī no tām pašām mūsu bitēm, lapsenēm, vienam nekas, otram ir jādodas uz slimnīcu, lai spētu, piemēram, pēlpot. Ja. Bet šī suga, viņa atkal, viņa nav tik daudz kā indīgāka, bet viņa ir agresīvāka ar labākām izplatīšanās spējām. Ja mūsu pašu sirsenis, mēs pat varam pie sirseņa dobuma pieiet, un ja mēs nestāvēsim tieši ceļā, viņi mums neuzbruks, tad šis Āzijas sirsenis, viņš jau var diezgan ātri uztvert to cilvēku kā draudu, sākt dzelt, un, protams, tā kā ir dzīvnieks ir lielāks, indes vairāk. Vēl lielāks viņš ir. Viņš nav lielāks par mūsu pašu sirseni, bet salīdzinot ar mūsu, lapsenēm vai bitēm, viņš ir 2 vai 3 reizes lielāks, un indes ir vairāk, un, diemžēl mēs jau arī nepaliekam veselīgākie. Arī fakts, jā. Man liekas, ka labā ziņa tā, ka ar šo nebūs problēmas, kā ar, piemēram, pelēko vāveru cilvēki nebūs ieinteresēti viņu mazliet piesekt, piesaudzēt, lai tas sirsenis kaut kur paliek. Tad runājot par dzīvniekiem, tās ierobežošanas metodes lielā mērā ir atkarīgas no cilvēku attieksmes. Ar augiem jau diezgan līdzīgi, ja tas ir kāds krāšņuma augs, tad, tāpat nelaimīgā Kanādas zeltslotiņa, daudz jau turpina viņu arī stādīt dārzā un viņi turpina bēgt ārā. Bet vai ir kādas par augiem tieši runājot inovatīvas metodas, piemēram, par latvārņiem, ar kuriem mēs cīnāmies jau gadiem ilgi, vai ir kādas jaunas metodas parādījušās, vai virzieni, kuros domāt, kā ierobežot kaut kas tāds nākamajā līmenī, kā ar to strādāt? Attiecībā par latvārni es teiktu, ka šobrīd noteikti tās darbības, kas ir jau apzinātas, un ja pie viņām piestrādā un veic pareizajos laikos un termiņos un ievēro visas rekomendācijas, tad nekas tāds jauns īsti pagaidām nav. To visu esošo kopumu pareizi izdarot, tu pie rezultāta nonāksi. Jā. Tā kā jauna veidā
herbicīdi, kuriem varbūt tās pietiek tikai pāris pilienu uzpilināt uz augu un pēkšņi viņš nomirst. Tādas utopijas šobrīd nav. Ja? Tā kā nekas tāds ļoti inovatīvs attiecībā pa Latvānu. Jo domājot par inovatīvu, vārds inovatīvs uzreiz arī liekas kaut kāds labums jāgūst, bet šajā situācijā, ja mēs cīnāmies ar invazīvo sugu kaut kā gūstot arī sev labumu, tad, kā mēs te sarunā noskaidrojām, ka tas rezultāts beigās tās mūsu attieksmes dēļ netiks sasniegts, jo gribēsies to labumu gūšanu pieglabāt bišķiņi ilgāk un to sugu atstāt. Viss ir atkarīgs, cik daudz viņa tur ir un ko pats zemes īpašnieks vēlas tur. Vai viņš vēlas sev latvāņu ziedus, viņam blakus stāv 3 bišu dravas un viņam būs latvāņu medus, un viņš viņu audzē, jāsaka tā, tīri savam labumam, bet neapdraud citu teritoriju. Ja. Savukārt, tie, kas viss ir palaisti pašplūsmā, tie tad apdraud visu teritoriju un arī noplicina visu to augsnes, pašu to augsni kā tādu, kā rezultātā nekas apakšā jauns neveidojās. Ja. Un raugoties tādā tālākā nākotnē perspektīvā, tāds tavs slēdziens mums invazīvās augu sugas kļūs par lielāku problēmu vai tomēr mēs mācēsim kaut kā ar to tikt galā? Man pašam liekas, ka kļūs tikai trakāk. Es domāju, ka kļūs trakāk, būs daudz kas jauns, kas nāks iekšā no citām valstīm, ne tikai augi, bet iespējams arī dažādi veidi kukaiņi, kas ienāk no konteineriem caur paletēm, var kaut ko atvest un tikt apdraudēts mūsu Latvijas koku sugas, piemēram. Es teiktu, ņemot vērā visas tās temperatūras izmaiņas, kas šobrīd skar visu pasaulī, es domāju, ka mums uz priekšu vēl parādīsies daudz jaunumu. Jā. Un kā ar dzīvniekiem? Es piekrītu, kad labāk nekļūst tādā ziņā, ka mēs neesam gatavi mainīt savus paradumus. Mēs tāpat gribēsim stādīt dažādus košumu krūmus, Tāda tirdzniecība tomēr ir augošs bizness, un mēs redzam, katrs kaut kā uz sevi paskatoties, ka mēs gribam to un to. Un tieši tāpatās, līdz ar augiem seko dzīvnieki. Klimata pārmaiņas tas ir tikai viens no veidiem, kā ienāk, bet pārsvarā mēs ienesam paši. Un mēs varam cerēt uz inovācijām, bet kamēr mēs ceram uz inovācijām, būtu jau svarīgāk arī mainīt savus paradumus, varbūt ne pilnīgi no kaut kā atsakoties, bet tikai kaut kādas nianses. Tu pats minēji par to pašu zeltslotiņu. Jums patīk tā zeltslotiņa, audzējiet savā dārzā, bet tanī brīdī, kad viņi nozied, tanī brīdī ziedus nogrieziet. Ieliek vāzē. Jā, bet svarīgi ir šos te ziedus pēc tam neizmest ārā kaut kur sētmalē vai kompostkaudzē, bet kaut vai sadedzināt, lai šīs te sēklas neizplatās. Līdzīgi arī ar dzīvniekiem. Ja jūs, teiksim, esat nopircis, piemēram, sarkanausu bruņu rupuci, viņi tādi maziņi smuki, cilvēkiem patīk, viņi dāsni baro, viņš ātri aug, un tad, kad viņš paaugās, viņš jau vairs nav tik glīts varbūt kā sākotnē, un tad vienkāršākais, palaidīsim kaut kur, gan jau izdzīvos. Nelaižat vaļā, atrodat, kam uzdāvināt. Mēs nepieminējām, starp citu, vai viņi vairojas arī Latvijas vidē, vai viņi tikai spēja izdzīvot palaisti? Vēl nevairojas, bet ņemot vērā, ka bruņu rupucis tomēr ir nesteidzīgs dzīvnieks, viņš var kādus 20-30 gadus pagaidīt, viņš dzīvo pietiekami ilgi, viņš var sagaidīt arī tos apstākļus, kad varēs vairoties. Jā, un tā pavisam droši mēs nevaram pateikt, ka viņi nevairojas, jo jau kaut kādus vairākus gadus apakaļ kaut kādā nosacīti nomaļā Cēsu puses meža ezeriņā tika noķerti 5 bruņurupuči, sarkanausu, pieauguši. Jā, protams, visticamāk, tas klimats nav tāds, lai vairotos, bet, kā jau teicu, viņš ir dzīvnieks pacietīgs, viņš var pagaidīt. Jā, tas ir no seniem dinozauru laikiem vēl pie mums. Paldies par sarunu. Es ceru, ka klausītājiem būs vismaz vairāk skaidrības par to, ko un kā pret ko izturēties dabā, jo, kā jau es teicu, es to kanādas zeltslotiņu nolaužu mežmalā, un varbūt, ka ir kādas lietas, bet nesajaukt ar mūsu kādām vietējām sugām, ne augus, ne dzīvniekus.
un uzvesties arī savos dārzos tā, lai nekas no tā nebēg ārā galu galā. Paldies jums par sarunu. Mārtiņš Kalniņš un Edijs Leišaunieks bija šīs sērijas viesi. Nākamajā reizē mēs runāsim par ūdeņiem mežā, un tur būs daudz jauna mūsu vairāk komfortablai būšanai mežā, lai padzeroties ūdeni nav ļoti steidzīgi kaut kur jāskrien. Padzeroties ūdeni no avota. Par avotiem runāsim nākamajā reizē. Visu labu!